esmu 25 gadus jauns un pēdējo dienu students. Pēdējo dienu, jo rītdien beidz augstskolu, līdz ar to tas posms dzīvē noslēdzies. Paralēli es vadu organizāciju Kreisie patrioti. Kreisie patrioti ir ekonomiski rakstura organizācija un nodarbojas galvenokārt ar likumprojektu izstrādi un esošo likumprojektu analīzi. Organizācija tika sākotnēji veidota, lai cīnītos par sociālo taisnīgumu, lai cīnītos par nacionālo ražotāju aizstāvību, jeb protekcionismu un lai cīnītos pret eiro. Un eiro šai ziņā ir svarīgs, jo balsojums par mums līdz ar to ir par brīvu. Balsojums par jebkuru Saeimā pārstāvēto partiju jums izmaksās 2000 eiro. Kāpēc es saku šādus interesantus vārdus? Jo tieši tik 2000 eiro katram Latvijas iedzīvotājiem izmaksās grieķu glābšana uz mūsu iedzīvotāju ādas. Līdz ar to mūsu komanda noteikti arī piedalīsies un organizēs referendumu ierosināšanu pret eiro, respektīvi pret 68. panta grozījumiem. Mūsu komanda 80% ir vecumā līdz 29 gadiem. Tā ir jauna komanda, tie ir jaunieši un tie ir izglītoti jaunieši. Tie ir jaunie juriskonsulti, ekonomisti, uzņēmēji, eksportētāji un skolotāji. Tā ir ļoti laba alternatīva, jo šis ir zīmīgs gads. Šis ir tas pirmais gads, kad politikā nāk barikāžu paudze. Tā ir tā jaunā paudze, kas ir gatava cīnīties pret šo valdošo Padomju Savienības nomenklatūru, kas šeit vēl ir aizķērusies. Mēs esam neatkarīgi. Mēs esam neatkarīgi no 5 Saeimas brāļiem, neatkarīgi no visiem politbiznesiem. Mēs esam paši par sevīm un pārstāvēsim pilsētnieku un pilsoņu intereses. Mēs neesam vieni, mēs esam pārstāvēti dažādās novados. Par prezidentālu republiku kandidēja 5 novados – Baldonē, Vecumniekos, Neretā, Balvos un Mārupē. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir pazīstami, tie ir jau pierādījuši sev ugunī un darbos, un viņi ir pierādījuši, ka viņi ir neuzpērkami, neiespaidojami, un viņi pārstāvēs jūsu intereses, tāpēc aicinu par viņiem atdot savu balsi. Bet atšķirībā no esošajām varas partijām, kuras praktiski viņām galvenais ir vairot savas partijas kā tādas futbola klubus, mums ir galvenais, lai valsts pārvaldē, pašvaldībās un Saeimā būtu profesionāļi, būtu cilvēki, kas mīl šo zemi, patrioti un ideālisti. Tāpēc mēs arī atbalstam opozīcijas spēkus visos Latvijas novados, nebalsot par esošajām Saeimas partijām un to satelītiem, jo mūsu galvenais ir, lai pārvaldē būtu ideālisti. Tāpēc vēltos arī pieminēt 2 novadus, kur tiešām godprātīgi cilvēki. Tas būtu Edgars Kramiņš Rīgā, kas ir jau pazīstams no visu Latviju laikiem. Viņš ir pierādījis, ka viņš ir neiespaidojams un neuzpērkams. Viņš pārstāvēs jūsu intereses. Un Bauskā tas būs Aleksandrs Novickis, kas līdz šim pazīstams darbojoties Bauskas izglītības pārvaldē. Un šai struktūrā viņš ir tiešām pārstāvējis bausķinieku intereses un daudz palīdzējis jums. Protams, par šo darbību viņš ir ticis atlaists, jo sistēma, viņi var pakašķēties par nacionāliem jautājumiem, viņi var pakašķēties par geju jautājumiem, kas viņiem ir svarīgi, var vēl kādiem, bet, kad runa ir par viņu interesēm, par biznesa interesēm, viņi balsos vienādi un viņi atbalstīs viens otru. Mums ir daudz jaunu principu, kas esošajai varai būtu kaut kas jauns un nesaprotams, bet mums katram biedram tie svarīgi. Pirmais princips – mēs nenodarbojamies ar vairāk solīšanu. Mūsuprāt, vairāk solīšana pirms vēlēšanām ir vecās, aizgājušās politiķu paaudzes princips. Mēs uzskatām, ka tas nav pareizi. Nav pareizi, kā tas šobrīd notiek Rīgā, ka tiek dotas bezmaksas transporta biļetes. Nav pareizi, kā tas notiek Baldonē, kurā es kandidēju, ka tiek veikta remonta darbi skolā tieši līdz vēlēšanu dienai gandrīz, līdzīgi arī Jelgavā. Nav pareizi visas šīs te vēlēšana programmas, kas sola debesu mannā. Mēs uzskatām, ka vēlētājiem būtu par šīm lietām jāizdomājas un jāsaprot, cik nožēlojami ir šāda solīšana. Tālāk, mūsu princips ir tiesiskums. Mēs uzskatām, ka valsts pārvaldē jābūt atklātai un tiesiskai. Nav pieļaujama šī te otkatu sistēma, kad tiek zākti praktiski nodokļu maksātāju līdzekļi. Mēs uzskatām, ka tas ir jāpārtrauc nekavējoties. Un nekavējoties ir jābūt taisnīgai pārvaldei visos Latvijas novados un, protams, arī Saeimā vēlāk. Mēs esam par profesionālismu. Tas ir ļoti svarīgs princips. Valsts amatos ir jābūt profesionāļiem, cilvēkiem, kas var pārstāvēt profesionālā veidā pilsētnieku intereses. Un šeit ir jāsaprot, ka ja kāds politiķis nav spējīgs aizstāvēt šīs intereses un ir pievīlis, viņam ir